šī taču nav mitra zeme. Šis ir otrs mitrāja veids, kas ir pazemes plūsmas mākslīgais mitrājs, bet tas šajā gadījumā ir izveidots ar krājbaseinu, kur ūdens no kompleksa tiek novadīts uz šo krājbaseinu, tad izgulsnējās lielākās ūdens transportētās daļiņas un tālāk jau ūdens tiek iesūknēts uz pazemes plūsmas mitrāju. Parasti no laukiem notek ūdens caur drenu sistēmām. Tas ir izfiltrējies cauri augsnei. Tādējādi vizuāli mēs neko īpaši neredzam. Savukārt šeit ir lietus ūdeņi, kas tiek savākti no mājdzīvnieku novietnes, un tur ir gan barības iespējams atliekas, gan iespējams kaut kādas organiskās citas vielas. Respektīvi, viss tas, kas ir kompleksā, tiek izmantots. Bet to ar vārdu kompleks saproti visu teritoriju. Nevis no fermas, bet tātad no fermas apkārtējās teritorijas. Ved skābarību, ved mēslus, kaut kas uz tās teritorijas paliek, lietus noskalo, lietus ūdeņiem savācot, tad mēs redzam šādu īpaši pievilcīgu skatu. Tieši tā. Tie ir visi cietie segumi, kas atrodas mājdzīvnieku novietnes kompleksā. Ap fermu, jā. Un tad šeit ir fermā ierīkotas lietus ūdeņu savākšanas sistēmas, un tās tad attiecīgi novada ūdeni uz šo krājbaseinu. Sāki lūdzu koncentrāciju, barības vielu koncentrāciju saturs. Cik šeit ir augstāks kā tur? Tas šeit ir ļoti atšķirīgas, teiksim, tās ūdeņu īpašības. Ja no lauksaimniecības zemēm uz virzemes plūsmas mākslīgo mitrāju tiek novadīts pārsvarā ūdenī izšķīdušas barības vielas ar nelielu organiskās vielas saturu, tad attiecīgi no kompleksa lietus ūdeņu sistēmas tiek pievadītas ūdens ar augstu organiskās vielas saturu un ar amonija paaugstinātu koncentrāciju. Tā kā šeit ir divi dažādi mitrāji izveidot tā iemesla dēļ, kad ieplūstošais ūdens ir ļoti īpašības ziņā atšķirīgs. Tieši tā. Skaidrs. Stāsti, kur notiek tās maģiskās pārvērtības? Tur tiek uzkrāts nosacīta netīrais ūdens. Te mēs redzam niedru lauku. Kur tas ūdens te plūst? Šeit arī mēs varam redzēt to pazemes plūsmas mākslīgo mitrāju. Krājbaseinā mēs redzam ūdeni, savukārt pazemes plūsmas mākslīgā mitrājā mēs ūdeni vairs neredzam. Šajā konkrētajā vietā, diemžēl, ar gravitātes palīdzību ūdeni no krājbaseina nevarēja dabūt uz pazemes plūsmas mitrāju, tāpēc ir izveidota aka, kurā ir ievietots sūknis, un sūknis tad pārsūknē ūdeni no krājbaseina uz pazemes plūsmas mitrāju. Kas te ir apakšā? Te ir vairāk slāņi, ar kuru ūdens iziet? Šeit apakšā ir izrakta tranšeja, kurā ir izklāta ar ūdens necaurlaidīgu materiālu, lai ūdens nevarētu infiltrēties gruntsūdeņos. Un tad ir sabērts dažādi substrāta grants un oļi. Un ūdens tātad tiek ievadīts pazemes plūsmas mitrājā, tas tiek izkliedēts pirms mitrāja, un tālāk jau aiz mitrāja ir savācošā caurula, kurā attīrītais ūdens jau tiek tālāk savākts un novadīts uz grāvi. Un niedrs ir šeit sastādīts speciāli, tāpēc, ka niedrēm ir gan spēja uzņemt slāpekli un fosforu no ūdens kā barības ielas, un otrs sakņu sistēmas irdina augsni un rada dažādus apstākļus, lai varētu notikt ūdeņu pašatīrīšanās procesi. Tātad tur ir gan skābekļa vide, gan bezskābekļa vide, un dažādi mikroorganismi, kuri ir pielāgojušies dzīvei tādos apstākļos, arī veic šo te darbeņu ūdens attīrīšanu. Šis ir efektīvāks kā tas? Viennozīmīgi jā. Ja es iepriekš minēju, kad virzemes plūsmas mitrājā attīrīšanas efektivitāte ir aptuveni 30–40%, tad šeit mēs redzam arī 50 un 60%. Taču vienlaikus ir noteikti jāpiemina tas, ka, kā mēs runājām, tad ieplūstošā ūdens
īpašības ir atšķirīgas. Tātad netīrāks. Tātad šeit tiek ietek netīrāks ūdens, un līdz ar to tā efektivitāte ir relatīvi lielāka. Bet jebkurā gadījumā pazemes plūsmas mitrājiem ir tendence būt efektīvākiem, jo tā ir vairāk kontrolēta vide, var kontrolēt ieplūstošā ūdens daudzumu, ūdens uzturēšanās laiku, jo, ja virzemes plūsmas mitrājā to nosaka laika apstākļi, tad šeit ir iespējas gan ar sūkņu palīdzību, gan ar dažādu citu tehnisko risinājumu palīdzību ūdens pieplūdi regulēt un to pievadīt atbilstoši tam, kā ir projektēts mākslīgais mitrājs. Tātad pie īpaši netīriem ūdeņiem, kuri mums nonāk ap fermu, tad šis te slēgtais mitrājs ir vispiemērotākais. Es gribētu teikt, ka jā, bet jebkurā gadījumā katra vieta ir jāskatās individuāli, ir jānovērtē ūdeņu kvalitātes rādītāji, un tad var domāt gan par izmēriem, par dziļumiem, arī topogrāfija ir ļoti svarīga. Varbūt arī nepieciešama kombinācija, kā mums ir šajā gadījumā. Tātad ūdeņu analīzes pamats, turklāt vēlams, lai tie paraugi būtu vairāk, lai saprotam, kas notiek dažādās sezonās. Jā, tas būtu viennozīmīgi izcilais risinājums, kad mēs zinām, kādu sistēmu mums ir nepieciešams paredzēt, lai ūdeņus pilnvērtīgi attīrītu. Tātad, ja saimnieks grib šo būvēt, uzaicina pētniekus, tad jūsu pirmais darbiņš, ko ieteiksiet, kas lauksaimniekam ir jāizdara, ir jāpaņem ūdeņu paraugi, lai varētu pēc tam tālāk projektēt, cik konkrēti lielu, cik kādos izmēros un kurā vietā šīs te mākslīgās mitrājas var saimniecību teritorijā izvietot. Tieši tā.